mazu ieskatu Austrijas celiņu, maziem ceļiem es braucu caur visām pilsētiņām. Pa tādu ielai sanāk, Alpi ielai. Te pilsētiņš ir tāds maziņas visāds. Un pa sāniem kalni. Iespaidīgi. Te nu arī tas ceļojums man var sākties. Skaisti tie mazie ciemati. Nopirkt viņiet arī uz 10 dienām motocikliem sanāk 460 eiro. Dīķis arī maziņš izrādās te. Nē, nu skaists. Nevar nefilmēt šito te. Kas pa ceļu. Kas pa skatiem. Juhu! Lumberjack. Saulīt spīd, lietiņš līst, tagad sanāk kaut kā. Beidzot lietas ir pārgājis ar uzfilmēt. Šitas ir tas celam zīve, kā viņi tur izrunā, tā pilsētiņa pie ezera un pie kalniem, kur es ļoti gribēju nokļūt. Šausmīgi skaisti. Nē. Ja es braucu uz veikalu, ja pērku vakariņās kaut kas. Nu, šis ir start punkts, no kurienes sāksies tas īstais ceļojums pa Alpiem rīt. Šī sākuma pieturvieta, teiksim tā. Vienvārds kaut kas man ar to kameru. Tā, es esmu šokā, ka cik daudz šeit ir babai. Pilns ar babajiem. Es nedomāju, ka viņiem ir atvilkušies uz mazām kalnu pilsētiņām. Tas reku priekš arī brauc babai. Vienkārši jau viņi te ir visur, es nesaprotu. Katrs trešais jau ir babais. Baltos vispār drīz neredzēs vairāk. Jā, es domāju, ka no šitiem no točna viņi nebūs tādās mazās pilsētiņās. Pulkstens jau ir 7:30. Neko es vēl neesmu izdarījis, var teikt, nesen es atbraucu, so viss ir jādara.
Tas nav labi, ka šitā te tik vēl sanāk viss. Babai. Pafilmēšu pilsētiņu. Visur tikai babai staigā. Apska, redzi. Tur ezera galā tanī kempings manējais. Uzfilmēs kempingu šito vismaz. Vakar jau man nesanāca laikam izslēdzās kamera. Tas savs sunu var te mocīties visu laiku. Kaut kādi kaimiņi arī uzradušies ar velosipēdiem. Nu labi. Ātri, kamēr vēl gaiši, šie teātra kalnus paliek tumši. Rādīšu, kur es esmu apmeties. Šī bija tā viena no vietām, kur es gribēju būt.
ezers, Kalnu ezers, pilsētiņa. Atkal papai. Tā. Protams, uz kameru jau. Liekas, nekas labs tur nesanāk. Kad tas stulbais suns jau par nakti vai no rītā garžies, es viņu nožmiegšu. Es vēl nevienu nakti nav bijis, ka es normāli izguļu. Vakar tas kempings vispār bija pie šoseis malas, beigās izrādījās. Iepriekšējais arī pie bāna. Un tagad te kaut kāds suns. Reku manēji apartamenti. Tagad es tikai sākšu vakariņas taisīt un visu, ko darīt. Labrītiņ no rītiņa. Rīts, visu nakti lija lietus. Šodien no rīta mākoņi. Bija tā kā kalns vispār nevarēja redzēt. Un dodos uz saucamo Grozlokneru, augstāko vietu Austrijā, kur ar mašīna močiem uzbraukt. Bet labi, ka vismaz kaut kāda saulīt bišķiņ tos mākoņus paklīdināja. Vismaz kaut ko redz. Cerams, ka redzēs. Madrats sakal nolaid šonakt man gaisa, gulēju var teikt uz zemes un uzreiz augsts tad ir. Nekas. Laižam augšā kalnos. Kaut tikai tas lietas stulbais nelīt. Man vēl tagad viss drēbes nav izžujuši. Sākās jau tāda brīkumi. Paskatieties uz tām ielējām, uz to spici tur augšā. Dzīvē tas vienkārši izskatās tik vareni, tik iespaidīgi. Visu laiku gribās filmēt, bet man nepietiks baterija un atmiņa. Bet, jau uz filmē, kamēr vēl kaut ko var redzēt, tad atkal uznāks kaut kāds lietas, vēl kaut kas. Sakot, kāpiens ir sācies, es labāk lejā neskatos, brīna ārprāts. Es lejā nevaru paskatīt. Tur sniegs, man jau auss ir aizkrituši. Otru ātrumu maucās augšā. Jā, tagad sāksies kaut kāds trafiks, Apskatās, kur sniegs tur jau ir. Bembist. Pirmie kāpumi. Ej, tu nost. Šitā ir balva par vakardienas grūtiem braucieniem. Jau! Trakie riteņi braucēji. Ak, Dievs. Tā, pirmie serpentīni. Šie jau nav nekas salīdzinot, kas būs vēl tikai. Paskatās uz kalniem, man nav laiks skatīties. Es uz leju vispār negribu skatīties. Es tik apskatās.
Oh my god! Bet te novērsties vispār nedrīkst. Viņš galva varēja, apskatās tur augšā, ej tu nos. Baby! Tas ir tas, pa ko es stāstīju. Ej tu nos! Oh my god! Ej tu nos! Oh yes! Kā es tad stēlu vēl uzbraukšu, salīdzinoši, tas ir pupmīs, tur vienkārši. Es jau tagad esmu pārmīs. Dievs, te pat nav norobežojumi nekā. Paskatās tur priekšā. Es uz leju neskatos, vispār neskatos uz leju. Tad ir visi slikties paskatīšos. Galvenais, ka nav tāds norobežojums. Ja kaut kas aiziet pa pieskaru, paskatās. Ej, tu nost, es neskatos lejā. Oh my god! Pizdzēts, bļaļ, es pārmties. Vēl tikai iet un iet ceļš augšā. Ej, tu nos. Nu labi, ka vismaz kaut kāds skati redzam, ka tas lietas galīgi man te nesabojāja viss. Tagad tikai 1600. Ej, pēc tam vēl būs vēl augstāk, pēc 2500 vai 2300. Vēl pat pusē nes. Jāapstājāt. Paskatās uz šo te. Paskatās. Tur lejā. Tur paskatās. Vienkārši ārprātīgi. Auss ir aizkrituši. Vēl jābrauc augšā, labi ir. Man kājas un rokas vienkārši trīc. Vienkārši apēc. Zinu, ka tas bailīgi. Kad tik bailīgi. Tā, kas man jādara? Nu, tas ir to vērts. Šitās 3 dienas mocības. Šitas viss atmaksā. Ārprāts. Nā, jā, tad, cik es video skatījos, to nevar aprakstīt vispār. Kaut kāds lietas sāk smidzināt, tas man vienreiz nepatīk. Paskatās, normāls norobežojums, bļaļ, un es nedrīkst iebraukt pretējā josla arī. Vispār nav norobežojums, bļaļ, starp stabiem braukt. Te jau mēs virsotnē jau esam. Man vienkārši mēli mežģās jau no satraukuma.
nezinu, es vēl gribēju braukt ar Stelvi jau pās augšā. Tur vēl trakāk ir. Jā, tikai man kāds lietu vajadzīs. Paskatās tur augšā, kur ceļš iet, ej tu nost. $15 grādi, kā 14. Nu. Kaut kāds ārprāt. Uz 70, kur te var uz 70, kurš pabraukt? Apskatās, kur augšā ceļš iet. Fucking shit, bro. Man nepatīk, ka nav nekāds norobežojums tani pusi. $2300 metri. Ej tu nost! Paskatās šito, ej tu nost. Es lejā neskatos vispār. Vispār es nevaru paskatīties lejā. Es iedomājos, ka es braucu pa parastu ceļu. Es pēc tam video apskatīšos, kā tur bija lejā. Te kaut kāds top punkts. Top. Tūlīt mēs apstāsimies. Nu ko?
9 grādi. Ārā kūdens krīt. Labi. Nu, tā, bišķi nobraucam lejā. Es ieslēdzu, tagad tunels būs. Bet, nu, pļāviens stress. Es vienkārši no motas nokāpu un rokas un kājas trīc. Vienkārši pāc. Tāds stress. Te es nezinu. Tā, pirmais tunels. Vēl jau tas Grozs Glokners vēl lielākais, augstākais izrādās priekšā. Šis nemaz nebija. Wow! Šis nebija augstāk, vēl augstāk būs. Grozs Glokners vēl tikai būs, un pēc tam vispār tas Stelvio pās vienkārši, es nezinu, paskatās. Kas pa skati? Paldies Dievam, ka kaut kāds saulīt vismaz ir. Laikam akmeņas vāc. Nogrūms bija. Reku sniegs. Netīrs sniegs. Ot šitā ceļa man patīk, kur nav aiza apakšā. Te jau var uzdot gāzi. Reku aitas. Šašliks. Jā, tā, nu, laikam esi klātenī. Es nezinu, kur. Nē, nu šis jau nav Grozs Glokners, vēl 16 kilometri. Jā, paliek navigācija. Te jau atkal ir baigi skati. Tagad es braucu augšā. Uz to Grozs Glokneru nolaidās lejā. Tagad jābrauc atpakaļ augšā. Bet tur nevarēja redzēt to ielu. Jā, uz 70. Kā te var uz 70 pabraukt? Man kāds varētu izstāst. Paskatās. Ej, tu nos, es nezinu, jūs to redz. Viss ir atmaksājies, mans grūtais ceļš uz šejieni. Kaut cik laiks arī plus mīnus normāls. Labi, nav saule baigā, bet nu labi, ka nav lietas un mākoņi, ka neko neredzēt. Trakie riteņi braucē, pilnīgi. Te nekad nevar zināt, kas aiz līkuma tev priekšā sagaida, vienmēr tāpēc prātīgi.
Tur var būt smagais autobus, riteņbraucējs, mašīna, motocikls, tā jebkas. Galvenais ievērot noteikumu, nelīst otrā pusē. Un ko, braucam pikoties augšā? Nu šis man patīk, šis ir foršs ceļš. Nav tas drausmīgos ais. Liekas tāds, lēzens līkums uzreiz tik strauši pagriezien. Jākrāmēs, cik tā mums te ir augstums, pagaidam 2050, nekas traks. Kas tas ir 2000? Šis ir foršs, jā. Šis nav tik stāvs. Tā pakāpeniski iet augšā, šis tāds man patīk. Bet tur startā, kad brauc augšā, tas bija vienkārši uz zemi nevarēja skatīties uz leju. Te kaut kā drošāk, varbūt tāpēc, ka pa iekšu vēl brauc tāpēc. 2. augusts 2024. gads, pulkstens ir 11:12 minūtes, un es atrodos Austrijas Alpos. Pēc 4 nogurdinošām braukšanas dienām. Vaiprātīgi bija viss spēks, viss man. Tas ūdenis fotoradars. Kalnos liek fotoradars. Šīs? Kas pa monstriem, kas pa monstriem? Apskatās tur augšā, kur es braukšu, kur tunels. O, tur redzat augšā. Tur es braukšu. Wow, tas būs episki, yeah. Tas mums atāk vien. Jā. Jāuztais kādu bildu laikam uz mopēdu.
Ne tik daudz veci pensionāri brauc un močiem augšā. Es nezinu, kā viņiem nav bail. Pirmkārt, tiek grūti elpot arī. Apskriku kāzu augšā vai jērs, kas tas ir. Reku pa ceļu staiga. Ha! Labs. O, cik skaisti, apskaties, kā ūdens gāžas ārā. Vau! Wasserfall. Tas te retro. Retro bikers ar visu retro ekipējumu. No. Nice, nice. Es atradīšu kādu smuku pilsētiņu. Varbūt Stelviju atstāšu uz rītdienu. Tā, kas mums te ir. Braucam augstā. Kā iepūt, kas mums tur ir. Jau nav grozglokners, ne? Vēl viens retro. Nevajadzēja laist šito. Kas šitā? Šis ir grozglokners. Reku augšā būs. Reku laikam ir, jā. Jā. Jā, reku tas ir. This is it. Yeah. Apstāsies pie retro bikeriem.
I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. You take me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. Go out on the weekend. You want me, then you leave me. Laikam vēl augšu. Ledāji tur tālāk. Tur ir izkusuši ledāji. Kaut kā tā. I'll take you on the ride of your life. Don't ever stop. Give me your touch. Give me your love. Give it some more. I'm losing my sanity. You take me under. For you I surrender. You make me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fonder. Yeah, boy, you Pa iekšējo malu bija drošāk braukt, te jau ir tā, kāds te nožogojums, nekāds betonas labiņas salikt, tikai paskatās tur lejā, kāda tā iela ir. Es neskatīšos, paskatās, ej tu nost, tas taču ir tāds dziļums tur. Es lejā neskatos. Tu nost. Ej kā. Es nevaru aprakstīt tos skatus, es te jau bišķi bailīgi. Maš lēnāk jābrauc bišķi. Tie aplīši te labi izdomāt uz līkumu, tad priekš močiem speciāli, lai saprast, kā to poga ņemt, lai pa daudz neielien uz vidu. Paskatās, kas pa skatiem. Jā. Dievs, es neskatos lejā, es neskatos. Es pat tu netrīkst ar pa vidu braukt, jā. Atturās vairāk ir malā, bet pa malu man ir bail turēties vairāk. Oh my god, es neskatos lejā, jūs varat paskatīties. Protams, uz kameru tas viss liekas nekas, bet dzīvē tas ir vienkārši kosmos, tagad to lidmašīnu lidot. Ej, tu. Jāapstājās, man arī bišķi jāapskatās. Te ir vismaz drošāk. Paskatās tās pilsētiņas lejā. Jā.